23. novembrī Eiropas mājas sarunu istabā bija iemājojis īsts skelets, bet tam apkārt skanēja jautrs bērnu čals. Izskaidrojums vienkāršs. Šeit notika tikšanās ar igauņu rakstnieces Piretes Raudas grāmatas Princese Skela un Letakungs varoņiem un grāmatas tulkotāju Maimu Grīnbergu. Princese nobalēja. Tas pavisam nebija kāds no pils kalpotājiem, bet gluži sveša persona. Un vēl kāda persona. Skela darīja visu, lai pa senāšu paradumu nenoslīgtu ģīboni uz grīdas, jo šī persona bija Skela. Šī bija tāda iecerē mūsu mazos Rīgas eiropiešus, tuvināt tiem kaimiņu eiropiešiem, proti igauņiem. Un starpnieks šajā ziņā šoreiz bija bērnu grāmata. Jo runājot par šo bērnu grāmatu, gan par tās sižetu, gan arī par to, kā tulkojums ir tapis, mēs varējām drusku bērniem iezīmēt to, kā tas vispār notiek, kā grāmatas tiek tulkotas, kā šie tulkojumi tiek rediģēti, kā tiek meklēti vārdi, kas atbilst, jo bieži vien bērnu grāmatās ir daudz tādu vārdu spēļu un tādu izdomātu vārdu, kuriem nav tik viegli atrast to atbilstību. Piretes Raudas grāmatā Princese Skela un Letakungs tā spēle ir jau ar galveno varoņu vārdiem, jo igauniski princeses vārds ir Lulu un Letakunga vārds ir Herkere. Un tas joks ir tādā apstāklī, ka igauņu valodā skeletu, ģindeni vai ģilteni, kā mēs to varētu latviski dēvēt, sauc lūkere. Un tad princese ir Lulu, bet viņš ir kere. Tas mums nedara. Mēs nevaram tad šo vārdu spēli paņemt un vienkārši netulkojot pārcelt. Un tulkotāja Maima Grīnberga pārcilāja savā prātā dažādus variantus, un tad kopā grāmatas rediģēšanas procesā mēs nospriedām, ka ideālais variants būs Skela un Lets, un kopā veidosies skelets. Un bērni to ļoti veikli uzķēra. Un vēl šo to tādu, piemēram, par folkloras tradīciju pārnešanu. Šodien mēs pat iemācījām viņiem igauņu Mārtiņu bērnu ķeketu dziesmu, kuru mēs ar Maimu kopīgiem spēkiem speciāli apdzejojām šim pasākumam. Ja? Un bērni braši viņi dziedāja līdzi, iemācījās arī sasveicināties un atsveicināties. Vēl šo to uzzināja par valodu bagātību, jo es tā saprotu, ka mēs te viesojamies kā sastāvdaļa kādā lielākā plānā, kas ir Eiropas mājai un valodas aģentūrai, un kas ir vērsts uz to, lai eiropieši kopīgi lietot šīs savas dažādo valodu bagātību. Un es ļoti ceru, ka mēs šeit neesam ciemiņi pēdējo reizi šādā aspektā. Bija interesanti? Jā. Kas visvairāk patikās? Patikās, kad beigās mums viens klases biedrs tam skeletam zobus tā kustināja. Tas bija smieklīgi. Man patika, ka mums lasīja priekšā, un to skeletu pārģērba tā kā meiteni. Igauņu valoda šķiet ļoti grūta, bet mana oma zina lietuviešu valodu. Man arī patīk tas, ka mums lasīja priekšā un ka skeletu izrotāji vispārējās un kad beigās arī deva konfekts. Mums lasīja grāmatu priekšā un viņa man šķita ļoti interesanta un forša. Man likās, ka tai meitenei Skelai viņai ir ļoti liela fantāzija. Man arī ļoti patika un kā viņš stāstīja, aktieris. Un viņš bija tā forši izstāstīts. Interesanti izklausījās un pašam sagribējās nopirkt šo grāmatu un izlasīt.